Kristīna Karele, Zemgales Kedas, Tarkšķene. Tā iecevā sauc folkloras kopas Tarkšķu vadītāja Kristīna Karele. Kristīna ir cilvēks, kurš ap sevi pulcina lielus un mazus, un tie visi sevi ar lepnumu sauc par tarkšķiem. Folkloras kopa visa gada garumā piedalās dažādos svētkos un festivālos, taču gada galvenais notikums ir Tarkšķu nometnes. Man tas pašais sākās, es dzīvoju Rīgā, pabeidzu muzikas skolu bērnu, un mamma izdomāja, ka man vajag kaut ko darīt vēl pēc skolas, un es aizgāju uz Rīgas skolēnu pili, uz folkloras kopu Kokli, un tā tas viss sākās pēc tam uz Latvijas Universitātes dandariem, tad ar Valdu Moktu Pāvelu tur drusciņi sadarbojāmies. Un tam paralēli jau es sāku arī Tarkšķus, vēl Rīgā dzīvodam, kādus 10 gadus. Un tad pārvācāmies ar ģimeni uz Iecevu, un tad turpinājām Iecevā. Šobrīd katrs otrais tarkšķēns grib spēlēt mandolīnu. Tas mums ir šobrīd ļoti aktuāli. Mums ir jau 16 cilvēku orķestris, gandrīz jau ansamblis izveidojies. Un ir uz nākamo gadu jau pieteikusies rinda, kas gribēs mācīties spēlēt mandolīnas, ir tagad top 1. Mēs atradām manas māsas bēniņos vecā mājā atradām vecas iecaunieku bildes. Tad mēs pucējamies līdz tiem iecauniekiem, kādi viņi pirms kādiem 100 gadiem nevis varētu būt bijuši, bet kā viņi reāli izstāstījās bildē. Tā mandolīna, tas ir šobrīd svarīgākais, bet ir arī flautiņas, blokflautiņas un kokli, pa kādai koklai mums spēlē, un tad violes un akordeonu kāds mācās. Nometnes Tarkšķiem mēs rīkojam tagad reizi gadā, jau daudzus gadus reizi gadā ir tāda riktīga nometne, kad mēs ne tikai dziedam, dejojam un spēlējam instrumentus, bet arī mācāmies ēst, taisīt kaut kādus tādus pēc vecām receptēm, paši gatavojam sev tautas starpu elementus. Šogad šūsim, piemēram, blūzas lielās meitenes, pagājuši gadu uzšuvām linu bruņčus, puiši saktiņu kaut ko veidīgu, pagājuši gadu taisīju, varbūt šogad arī izdosies visādas keramikas trauks un tā, pastāls esam taisījuši. Pati arī kā skolotājs arī vēl dažādās nometnēs mūzikas instrumentus māca, bet Tarkšķīs, tas tāds lielākais vasaras notikums, Tarkšķu nometne. Darbs, nenormāli ieguldītais darbs. Es ar Kristīnu strādāju skolā, un es redzu, kā viņa ar kādu prieku, ar kādu sajūsmu viņa veic šo darbu ar bērniem šeit kultūras namā tieši. Tas ir vien apbrīnas vērts un tāds, tiešām ir no kā pamācīties, smelties to spēku un iedvesmu no viņas. Tā tas ir jādara. Tie bērni, protams, paši, nebūšu ordināli droši vien, ka tā ir jebkuram skolotājam, ka tas bērns tevi dzen tā kā uz priekšu, es nezinu. Vienkārši tu ej un dari un pēc vislabākā, ko tu vari no sevis izspiest. Es to tā vārdos nevaru noformulēt.